Labdien! Vakar apskatīsim, kā datorā varam darboties ar ornamentiem tajā sistēmā, kādu izdomāja Modris Tenisons. Modra Tenisona ornamentu valoda. Vai vēl tādā kontekstā šaurākā Modra Tenisona pirmā līmeņa ornamentu valoda. Un par to ir rakstīts šur tur, bet šeit apstīsim, kā to datorprogrammā var aplūkot, kā var paģenerēt šādus ornamentus. Un te lūk, pirmais piemērs, kādu mēs redzam ornamentu, tā ir Nīcas josta. Nīcas josta. Un te lūk, tā, tas ir tas Nīcas jostas ornaments. Tā, un apstīsim viņu tādu citā mērogā. Apskatīsim citā mērogā, tā pišķiņ lielāku, tādu rupjāku vai vēl rupjāku. Tā. Vēl rupjāku. Tā, lūk, Nīcas josta. Te mēs redzam it kā mazāku fragmentu, bet tā lūk, tā ir Nīcas josta. Bet pirms, kā es sāku ieslēdzu, pamanāt, ka te ir tāda. Mēs ieraugam Nīcas jostu, ne visu Nīcas jostu, bet daļa no jostas. Tas ir tā saucamais siets. Un pirmā līmeņa ornamenti, tie ir tādi ornamenti, kuriem var noņemt sietu. Par šiem pirmā līmeņa ornamentiem var runāt vairākos kontekstos, bet viens tas visiem viņiem kopīgs ir tas, ka pirmajam līmenim kopīgs tas, ka var noņemt sietu. Tas, kas ir siets. Visos šajos ornamentos, ka var noņemt sietu, šis ornaments sastāv no divām daļām, no sieta un no siets, tā ir tā konstantā nekustīgā daļa ornamentam, un kustīgā daļa ir tas, kas tiek salikts virsū, un šo kustīgo daļu sauc par kodu, koda vietas. Kā tās koda vietas ieraudzīt? Nu, skatīsimies, mums ir datorprogramma, mēs teorētiski nespriedīsim, mēs skatīsim uzreiz, kā tas notiek. Atzīmēsim te, tā, iezīmēsim. Tagad mēs redzam sietu, bet sietu nevis tādā krāsā, kā viņš ir ornamenta krāsā, bet ir tikai sieta, atzīmētas sieta vietas. Un mēs varam palielināt vēl to mērogu bišķiņ lielāku. Teiksim, tā, tad ieliksim citu ceļu tā. Un tur uzliksim kaut kādu ciparu, lai viņš mums tā. Tā. Tā, un tagad liksim virsū kodu. Ko mēs liksim to mainīgo koda daļu. Kāpēc mēs viņu saucam par kodu? Tāpēc, ka burtiski viņš tāds arī ir, pēc savas dabas tas ir kods.
Ja mēģināsim tā, tagad mēs redzam jostu, bet tās sieta vietas ir tikai kā iezīmēts sieta vietas, un mums ir redzamas tikai koda vietas. Un tagad skatāmies, visa josta sastāv no tādām rindiņām. Pirmā rindiņa, otrā rindiņa, trešā rindiņa, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā. Pavisam vienā rindiņā. Šī tipa jostām, ko mēs te redzam, te ir 6 koda vietas, un tā josta platumā 6. 6 koda vietas. Redziet, šeit ir viena koda vieta, šeit. Tagad iztēlosimies datorā, kā mēs kodējam visu šo lietu. Baltās vietas mēs atzīmējām nullītēm, un sarkanās vietas ar vieniniekiem. Bināro kodu. Tad binārā kodā šīs vietas mēs atzīmēsim tā 0, 0, 0, 1, 1, 1. Un otrajā kolonnā ir 1, 0, 0, tā 1, 0, 0, 0, 1, 1. Trešajā rindiņā ir 1, 1, 0, 0, 0, 1, ceturtajā 1, 1, 1, 0, 0, 0, piektajā ir 0, 1, 1, 0, 0, un tā līdz galam kliplap. Aizējām līdz visai josta, kas Nīcas josta, tas ir 750 rindiņas. Visas šīs rindiņas sastāv no tādām kodētām. Tātad visu Nīcas jostu mēs varam kodēt kā šādu bināru sešnieku virkni. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šai jostai piemīt tā īpašība, ka var noņemt sietu. Sietu mums nav nekādas vajadzības kodēt šeit. Te viss ir vienāds, tas kods ir identisks visur, tad nekas nav vajadzīgs. Tad mēs vienkārši viņu ieliekam un uzliekam virsū viņam kodu. Un uzliekam virsū kodu, mēs dabūjam ornamentu. Un tā mēs skatāmies uz ornamentu, mēs neredzam, ka viņš sastāv no šīs nemainīgās sieta daļas un no tās mainīgās koda daļas. Viņš ir mums viens ornaments, smuks, estētisks, tāds, kas mums patīk uzlūkot tā. Nu labi. Tā, bet tagad mums ir viss jāskatās ir viss kontekstā ar šīm te lietām, viss kontekstā ar šīm koda un sieta lietām. Kods. Un tagad pirmā līmeņa jostas, tātad visas ir tās, kurām ir noņemams siets, un tās ir raksturot ar bināru kodu, bet visas tās jostas, kādas tās jostas var būt, tā jautāsim, kādas viņas var būt. Un Modris Tenisons 35 vairāk gadus nodarbojās, viņš izpētīja vispirms, ka tā Nīcas jostas, tāds tipa jostas, tās ir vissarežģītākās, jo par tām jostām neko vairāk nevar pateikt, kā tikai to, ka viņam var noņemt sietu. Viņu tālākās īpašības tur bija grūti kaut ko mēs ar Modri vēl tur pētījām, bet īsti nekā tur tas viss pieder nākotnē, lai izpētītu, kā ir uzbūvēts šīs jostas, Nīcas josta un tai līdzīgās jostas. Bet Modris Tenisons izpētīja vienu vienkāršāku jostu tipu, kuras visvienkāršākās pirmā līmeņa jostas, kas sastāvēja no ornamentālajām zīmēm, kuru skaits bija zināms, tās bija 120 ornamentālās zīmes, un no tām veidotās jostas bija visvienkāršākās. Un tās arī varēja sākt par pirmā līmeņa jostām, bet tās bija visvienkāršākās pirmā līmeņa jostas. Tās, kuras varēja vienkārši raksturot. Kādā veidā tās vienkāršās jostas raksturojās? Šīs vienkāršās jostas raksturoja ar tādiem elementiem, ko mēs varam saukt par sēklu.
haosa sēklu. Haosa sēkla tā ir, Modris atklāja to, ka, lai veidotos ornamentus, tur jābūt maksimāli asimetrija tās veidojošiem elementiem. Un kā panākt to maksimālo asimetriju? Un to maksimālo asimetriju panāca ar tā saucamām haosa sēklām. Haosa sēklas pavisam ir 10. Šeit es to nestāstīšu tuvāk, tas citā reizē. Šeit tā datoru demonstrējumu, te es vienkārši parādīšu, kā tā sēkla izskatās, ka mēs viņu liekam kodā. Ja mēs ieliekam kodā, kur ir tā sēkla. Tas, ko mēs ielikām, izveidojām kaut kādu ornamentālu zīmi. Tā ir ornamentāla zīme, kas sastāv no 6 daļām. Kopā tā zīme, tas, ko Modris sauc par ziltiņu, kā tā ziltiņa uzbūvējās. Mēs redzam ziltiņas elementi, tas ir šī tāda līnija, tāda līnija, tāda līnija. Tā bija tā māras līnija, un tad 2 tādas māras līnijas, tās veido kopā to ziltiņu, tur ir dzīve, tur ir otrā daļa dzīvei, un tas ir pēc dzīve. Modris to stāstīs par to tādu lietām. Tā. Neko sevišķi. Tā ir ziltiņa, bet no kā tā ziltiņa sastāv? No 6 kodētām daļām, 6. Un katra tā daļa, lūk, te ir 4 tie sarkanie lauciņi, šis un šis. Tie veido vienu tādu zīmi. Tā ir haosa sēkla, kura tā arī sastāv. Ja mēs apskatītu te visus lauciņus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 9 laukiem 4 aizpildīti, tad šie 4 aizpildītie lauki, viņiem nav nekādas simetrijas attiecībā pret to 3x3 to matriciņu. Tā ir pilnīgi asimetriska. Un, ja mēs tādas 3x3 matricās liekam to 4 elementi, tad Modris izrēķināja, ka pavisam ir 10 iespējas, kā izveidot tādas asimetriskas kodiņus, un tās haosa sēklas. Un šī tā pirmā, redziet, es te uzzīmēju, te otrā un tā. Šī ir pirmā haosa sēkla. Tagad tā ir pirmā sēkla, bet uzreiz tā, ja patiesībā bišķiņ vēlāk tad paskatīsim tās haosa sēklas. Tad pirmā haosa sēkla ir šite, šeit viņa ir atspoguļota, šite te viņa atspoguļota uz priekšu, vertikālais atspoguļojums, horizontālais atspoguļojums un vēl viens horizontālais atspoguļojums. Pavisam cik tie atspoguļojumi kopā mēs 6 daļas iegūstam, un viena tā ornamentālā zīme, kas sastāv redziet, te ir zināma simetrija, te tie atspoguļojumi, tie ir simetriski, bet iekšā ir asimetrija. Tie ir tie elementi, simetriski, asimetriskie, kas kopā veido to estētiski baudāmo to ornamentālo zīmi. Tas ir Modra Tennesona atklājums. Tā ir pirmā sēkla. Apskatīsimies, kāda izskatās otrā sēkla. Otro sēklu, un tagad piespiedīsim vēlreiz, reka ir otrā, vēl to pašu izdarām, un tagad kas te ir noticis, skatīsimies, kas te ir noticis. Te tagad ir atkal tas pats, ir vertikāli atspoguļojumi un horizontālie, bet tikai tagad ir cita haosa sēkla, ievērojot šeit ir tā haosa sēkla tāda. Kādu jūs tur redzat, šeit viņi tā 3 rindiņā un tas klāt. Un visi elementi, tie 9 elementi šeit ir 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ja mēs kodētu to matricu. Tā ir tā šīs haosa sēklas matricas kodējums, tad ir šāds. Tātad attiecīgi, cik eksemplāros viņi ir, 1, 2, 3, 4. 5, 6 eksemplāros šī, un tad tā ir nākošā ornamentālā zīme.
Nu, viņa tāda varbūt dīvaina, tad tur tāds tukums vidu, nu, bet tāda tā zīme izstās. Tagad skatāmies tālāk trešo zīmi, un tagad piespiežam, ieraugam. Nu, kas te mums iznāk trešajā zīmē, pabrauksim bišķiņu uz priekšu, lai labāk var redzēt. Trešajā zīmē ļoti līdzīgs ir. Kāpēc viņš ir tik līdzīgs? Kāpēc viņš ir tik līdzīgs? Mēs taujāsim. Tā, kaut kas te man īsti nepatīk, kāpēc viņš ir tik līdzīgs. Nu jā, viņš ir, jāsalīdzina tur ar tiem, jāsalīdzina rakstā, kā tur, kur viss šīs zīmes ir. Labi, trešā zīme ir tāda, tagad ejam ceturto zīmi, apskatīsimies, kāda ir ceturtā zīme. Nē, es te kaut ko nepareizi, vai es kaut ko nepareizi daru, vai tad viņš maina to zīmi, es apskatīšos. Nē, es kaut ko ne tā. Te ir tā. Labi, sāksim no sākuma. Tā, kas tad ir šito piespiedīsim? Kāda te? Nē, šī ir cita zīme, Šī ir cita zīme, man tikai paši tie zīmju kodējumi nepatīk. Te ir šī tāda zīme, tā ir kā līdzīgi tai, bet viņi bišķiņi atšķirās laikam no tās pirmās. Tad ir nākošā zīme ir bet tā kā ļoti līdzīga tai. Nē, tomēr jāpārbauda, šis variants nav īstās kāda hausa stāvokļa. Nē, šis tā, jā, nē, šis tā varētu būt. Šitā. Jā, šitā ir, jā. Bet tagad pastīsimies nākošo hausa sēklu. Šī ir tāda. Kāda tā viņa ir? Šita. Tad 1, 0, 0. 001, 101, tā ir hausa sēkla. Nē, jā, bet daži šie aizdomīgi līdzīgi. Kaut kas man te nepatīk, jā. Bet, lai vai kā tas princips mums būtu skaidrs, kā te tas tiek nodarīts, kā te tas notiek. Un tagad mēs paņemam. Tā mēs varam redzēt, kā veidojās ornaments. Tā mēs liekam. Parasti tā ir ornamentu, lai panāktu veido no vienas hausa sēklas. Un kas te iznāk, tad iznāk. Un tātad, ja 10, kur iznāk tās 120 ornamentālās zīmes, ir pavisam 10 hausa sēklas, un katrai hausa sēklai ir 12 ornamentālās zīmes. Un kā tās 12, tā uztaisīsim viņu varbūt bišķiņ mazāku. 12 tā. Un tagad tā, tas ir. Un tagad ieliekam. Tā ir tretā. Tā. Ieliekam tukšo rindu. To es pateikšu, kas ir tukšā rinda. Ieliekam tukšo rindu un braucam uz priekšu. Patiesībā, tad, kad ar kodu darbojamies, tad mums tukšā rinda ir tāda īsti neko viņi neredz, kā viņš dara. Bet tā, tagad mēs ar pagriezieniem kaut ko taisām. Veidojam zīmes. Tā ir tāda zīme. Ja mēs tagad būtu atstājuši sietu, tad mēs ieraudzītu, kā tas ornaments izskatās. Es te tagad neatceros, ko es te spaidīju, bet varam aptuveni ieliksim sietu un tagad paspaidīsim. Redziet. Tā ir dažādi tos atspoguļojumus un rotācijas. Man ir rotācijas, kustības, atspoguļojuma kustības un kopā viņš atšķirīgi, ja tur viņas sistemātiski pastāsta, viņu ir 12 gabals pavisam un 12 reiz 10, 120 zīmes var izveidot.
Un ja mēs paņemtu citu hausa sēklu, paņemsim citu hausa sēklu, un mēs tāpat tur mēs paliksim tur un pieliekam tukšo rindu. Tukšo rindu. Kas ir tukšā rinda? Redziet, un tad ir smuka pirmā sēkla dod tādu smuku ornamentu. Tagad ir te parādīšu jums ceturto, ja? Tā būs interesanta zīme. Ceturtā zīme. Ceturtā zīme. Tā bija tā, ko es gribēju rādīt. Ceturtā zīme. Vai trešā bija tā, ko es gribēju rādīt? Ceturtā, nē. Trešo vajadzēja man varbūt rādīt. Tā pastīsimies, kā bija trešā zīme. Nu jā, tā, labi. Tad ir tagad parādīsim, kas ir tukšā rinda. Ja mēs nobīdām pa vienu rūtiņu visu to sietu, tad mēs iegūstam pilnīgi citu ornamentu. Tad mēs parādīsim, kā tas viss notiek. Tā paņemsim, to es ieliku nepareizi. Es ielieku 4 tādus atspoguļojumus, bet tagad es ielieku tukšo rindu. Ko nozīmē tukšo? Tukšo, un tā es piespiežu. Kur ir tukšā rinda? Tā vai es to tukšo rindu var redzēt, paganējis, vai es viņu var redzēt. Kur man ir tukšā rinda? Kaut kur ir jābūt tukšai rindai. Man jau nav kods, man vajadzēja. Man vajadzēja noņemt sietu. Tagad es uzspiedu tukšā rinda ir, kurai ir tukšā rinda, mēs varam, vienai rindai jābūt tukšai, kur koda nav. Man vajag šitā, koda rinda, kur koda nav. Tagad, kur ta viņa bija, nu labi, pagaid no jauna uzspiežam. 1, 2, tagad spiežam tukšo rindu. 1, 2, tukšā rinda. Tukšā rinda, manuprāt, ir. Tā paskatīsimies. Nu, viņa grūti pamanīt ir. Šitā rinda, šitā, šitā rinda, šitā. Nu, kur te viņa atkal pazuda? Man liekas, šitā ir tukšā, redziet. Šitā ir rinda, koda rinda, šitā, un šitā rinda ir tukša. Nu, te ieraudzījām, šitā ir tukšā rinda. Ko tā tukšā rinda dod? Tā, ka mēs liekam tādu kodu pēc kārtas, tur nav vienkārši tukša vieta, bet viņa pārbīda nobīda ornamenta zīmi. Tās ornamenta zīmes spaidot pēc šitiem lauciņiem, viņas veidojas tādā sistemātiskā veidā, teiksim, pēc vienas hausa sēklas. Bet, ja mēs ieliekam tukšu rindu, viņš bišķiņ nobīdās un sāk veidoties cita veida ornamentālās zīmes. Un tas ir tā, un tagad mēs ieliksim to sietu, un tagad pastīsimies, kāds notiek. 1, 2, 3, 4. Tā, un tagad ieliekam tukšo, un tiekšam tam. Un tagad šitai ļoti smalks, teiksim, tāds meistars kā Modris Tenisons, viņš pētītu to ornamentu virkni,
Viņš redzētu, šeit ir viena zīmju grupa, šeit citam viņš reiz pamanītu to tukšo vietu. Viņš mācēja redzēt. Tā, es tik redzīgs neesmu, es nevaru ieraudzīt, kur tā tukšā koda vieta. Viņš mācēja redzēt. Viņš saka, redzi, te ir tukšā vieta, uzreiz izmainās ornamenta rakstus. Ja ļoti smalka redzettāji uztrenēta tajā ornamentu visās zīmēs. Izmainās ornamenta raksturs. Līdz šitai vietām te ornamentam ir viens tāds raksturs, ja ieliek tukšo rindu, nomainās, nobīdās siets un tā ornamenta raksturs izmainās. Tā ļoti smalka lieta. Tā kā, tas tiešām priekš smalka ir tie, kas ir uztrenējuši savu aci, un tāda lieta bija Modris Tenisons to lietu labi mācēja un to skaidroja saviem zīmju semināros, saviem studentiem un priecājās par visām tām lietām. Tā, jā, tā ka vēl varam šitā uzlikt, šitā te pamēģināt šito tā 4, ieliksim tukšo vietu un vēl pieliksim. Redz, te ir jābūt ir vienam tam ornamentam un kaut kur te ielikās tā tukšā vieta un tam ornamentam nomainās viņa tas raksturs. Jā, bet tā ir smalka lieta, labi. Tas ir tā. Ko tad vēl ir jāpastāsta tāds, kas tad ir tāds svarīgs, ko vēl jāpasaka pirmajā reizē, kad mēs šos kodus ģenerējam. Tā, gandrīz jau tās pamatlietas būtu viss. Tātad tā saucamā Nīcas josta, tā ir tā, kura ir mums dota. To neviens nav izgudrojis, tie audēji, to audušies no senām laikiem, jau nezinu, no kuriem gadsimtiem sākot, ir auduši, un tās mēs saņemam gatavā veidā no audējiem, kuri savukārt tā kā neko par šīm lietām nebija. Modris Tenisons par to brīnījās, ka audēji nezina, neko nav dzirdējuši par tādām sieta noņemšanām un sieta pārbrīdēm un par kodiem, bet ka viņi mācēja uzaust šādas jostas. Un pats par sevi brīnums, kā audējs varēja uzaust tādu jostu, kurai var noņemt sietu. Ja jūs kaut cik darbinat savu izcēli, tas tiešām ir kaut kas fantastisks, tas neiedomājams, ka kaut kāda gudrība vai tā droši vien tāpat gudrība kā tamborētājiem un adītājiem, kas tur, nezinu, piešāvušies, ja nezinu, kurā līmenī taisa, viņiem ir kaut kādi savi noslēpumi, kā viņi taisa zināmas lietas, un acīm redzot, šī Nīcas jostu izgatavoja tājiem, tiem pinējiem, tiem audējiem. Viņiem bija kaut kāda slepena zināšana, kā viņi varēja. Viņi, protams, nerunāja tādā valodā. Lūk, mēs aužām jostu, kurai var noņemt sietu. Viņiem bija kaut kas cits, viņiem bija kaut kāda estētiskā, kaut kāda tāda zināšana, ka lietojot šo paņēmienu, viņi dabū šīs tipa jostas. Un izrādās, ka Modris Tenisons atrada to vienu to ļoti svarīgo kritēriju, to noslēpumu, ka šīm jostām ir noņemamas sietas un viņas ir apskatāmas ar to koda veidā. Un tās ir vienkāršākās jostas, salīdzinot, piemēram, lielvārdas josta. Tā ir augstāka līmeņa, tur 2., 3., 4. Modris Tenisons teica, ka lielvārdas josta ir sarežģītības līmenīs kaut kur starp 5, 6, 7. Tās ir tajās jostās nekādu sietu noņemt nevar, jo arī tur sietas noņemās, tad viņš ir kaut kāds 5., 6., 7. kārtas, jau kaut kāds sarežģīts sietas, bet no to, protams, neviens nezina. Tās tikai tā. Mēs tātad tik daudz, ko mēs esam iemācījušies no Modra Tenisona, ka ir sietas noņemams visvienkāršākajām jostām un tieši Nīcas jostai. Tas ir tas brīnums, tā josta tāda, kas tik vienkārša, tik skaista un tāda vienkārši īpaši, bet reize arī pats tas
tas koda raksturojums, kas ir zināms tikai, ka siets ir noņemams. Tālāk mēs nezinām absolūti neko, pēc kādiem principiem šis uzturs ir veidots. Tāpēc, ka viņš neatkārtojas. Tur tas visinteresantākais tas fenomens ir tas, ka tā josta neatkārtojās. Tā josta neatkārtojās, un ko tas nozīmē, es mēģināšu tēt uztaisīt. Un ar tā uztaisīsim viņu bišķiņ lielāku, garāku, jāsaka, tā uztaisīsim viņu garāku. Jā, nu redziet, tā josta vēl nebeidzās, lai dabūtu visu jostu, man ir 5 nieciņš, te es uzliksim, man pie 4 nieciņi, man jāizdomās, ka mēs redzēsim visu jostu. Visu, jo 750 rindiņas viņai ir. Nu, redziet, te redziet, te viņa beidzās. Jāliek vēl 3 nieciņš, ieliksim 3 nieciņu, un te viņu riktīgi redzēt jostas. Tā 2000, tā te ieliksim 3000, te ieliksim sietu. Tā te ir siets, un tagad liksim kodu virsū. Liekam virsū kodu. Te kaut kur, redziet, jostas gals, redziet, visa josta. Te ir visa josta. 750 rindiņas. Tā ir visa, un tā ir bez atkārtojumiem. Bez atkārtojumiem tas ir... Jā, tas ir neaprakstāms fenomens, kaut kas tādā tik lielajā vienkāršībā tomēr ir iekodētas tik smalkas lietas, tik mums vēl šodien neatšifrētas. Iespējams jau, ka vairāk pētnieki ar to nodarbotos, ka viņi atklātu šo vienkāršo nīcas jostu, bet vienkārši, jāsaka, kā ir, tā ir. Pētnieki netiek ieinteresēti, viņi neierauga tādas pasakainas lietas, nezinu, neaptver, ka tik pasakaina lieta eksistē mums līdzās tāds dārgakmenis, kā šī josta, kur varētu atklāt, un cilvēks viņš atklāt, viņš ļoti slavens, viens pēc šīs slavas neaugsta, tāpēc, ka vienkārši nezin, ka tāda lieta eksistē. Tā, tad liels paldies. Ar to arī nobeigsim.